Labdien, dāmas un kungi! Šajā video mēs apskatīsimies viena dalībnieka back-office vai kabinetu Goldex sistēmā, kurš ir nesen pabeidzis mazo galdu. Pastīsimies to, kādā veidā viņš ir saņēmis naudu par mazo galdu, pastīsimies viņu finansu bilanci visu, un es jums parādīšu, kādā veidā tiek pārdots zelts Goldex kabinetā. Un mēs par to zeltu nopirksim kuponus. Tātad mēs esam tagad viņa kabinetā, mēs varam apstīties, kur viņš tagad ir. Tātad viņš ir pabeidzis mazo galdu, un šī ir viņa pozīcija, un viņš ir nonācis lielajā galdā. Tātad, kā jau mēs zinām, mazais galds ir domāts priekš tam, lai sakrātu naudu priekš lielā galda. Mazajā galdā sāk ar 150 eiro, un izejot mazo galdu, cilvēks ir sakrājis 1040 eiro, 540 viņam aiziet priekš lielā galda, un 500 attiecīgi paliek viņam nauda, par kur tiek nopirkt zelts, un to zeltu attiecīgi viņš var pārdot vai darīt ar viņu, ko viņš grib. Tātad pastīsimies, kā tad izskatās tas finansu kabinets. Ieejot finansu kabinetā, mēs redzam kopējo bilanci. Viņam tagad ir 7,20 kredītbonusi, kuri palikuši pāri no zelta pirkuma. Tātad tagad ekrānā jūs redzat bilanci, to, kas ir kontā noticis. Mēs redzam to, ka šeit savā laikā dalībnieks ir sācis ar 150 eiro, viņš ir iemaksājis 150 eiro, viņš ir samaksājis priekš dalības mazajā galdā, un sācis darbu. Tad oktobrī viņš ir trešajā pabeidzis mazo galdu un nonācis uz lielā galda. Šeit mēs redzam, ka 540 eiro ir ieskaitīti kontā un pēc tam noņemti, lai apmaksātu dalību pie lielā galda. Tālāk atlikušie 500 eiro pēc 14 dienām ir arī aktīvi palikuši viņa kontā, un no šiem 500 eiro tiek noņemti 7%, un tie ir 72 eiro un 80 centi, un attiecīgi summa, kas viņam paliek brīvā, par kuru tiek pirkts zelts, ir 427 eiro un 20 centi. Šeit mēs redzam zelta pirkumus. Šis ir par 1 gramu zelta sienīti, 60 eiro tiek nopirkt, un šeit attiecīgi pārējie stienīši. Un kopā tātad vērtība kontā paliek pāri, atlikusī nauda, kas palikusi pāri, ir 7,2 eiro. Pastīsimies tagad, kādi stienīši viņam ir nopirkti. Lai to izdarītu, mēs ejam uz Bullion Vault, ejam un skatāmies, ka pašreiz šim klientam ir viens 1 grama stienītis, viens 2 gramu stienītis un viens 5 gramu stienītis. Un kopējā viņu vērtība, ja šodien pārdotu, ir 337 eiro. To mēs arī darīsim šajā video. Tātad, lai pārdotu viņus, mums ir tāpat kā normālā internetu veikalā sistēma, tieši tā platforma ir tieši tāda pati. Mēs tātad ierakstam, ka mēs no katra gribam pa vienam pārdot. Tad vienu pārdosim 1-gramīgo, vienu pārdosim 2-gramīgo un arī 5-gramīgo vienu pārdosim. Tātad mēs redzam kopā, mūsu grozā ir 337 eiro, un tātad mēs veicam pārdošanas procesu. Lai to izdarītu, mēs spiežam uz pogas Register the Sale. Tagad rādās mūsu grozs. Mēs redzam to, ka mūsu grozā ir zelta stienīši 337 eiro vērtībā. Un spiežam uz pogas Sell Items. Tātad pārdodam lietas, kas ir mūsu grozā. Ok. Jā, un tad mēs tagad redzam to, ka lietas ir pārdotas. Mēs redzam, kurus stienīšus mēs esam pārdojuši. Mēs redzam kopējo summu, kuru mēs esam nopelnījuši. Lai apskatītos summu, mēs ejam uz My Finances, un mēs redzam, ka mūsu kontā ir eiro 337. Tātad 337 eiro atrodas mūsu kontā. Mēs vēl varam paskatīties vēsturi. Tātad te ir visa eiro vēsture, tātad, kas mums te noticis, ir 150 eiro bijuši ieskaitīti. Un tagad, jā, ir pārdot zelts, un mums ir 337 eiro kontā. Tālāk, ko mēs ar šiem eiro darīsim? Mūsu uzdevums tagad ir, mēs gribam nopirkt kuponus, bet pirms tam es jums vēl gribētu parādīt to,
otru variantu, ko var darīt. Tātad lielākā daļa cilvēku nopelnot naudu, tātad pārdodot zeltu un nopelnot naudu, viņu pārskaitīs uz savu kontu. To var izdarīt šeit sadaļā withdrawal, tā kā izskaitīt naudu. Šeit ir ļoti vienkārši. Šeit jums jāizpilda savu bankas informāciju. Atcerieties, ka jūs tikai varat uz savu bankas kontu sūtīt. Jūs nevarat, ja konts ir uz, teiksim, kā šeit ir uz dzirta vārda, tad jūs nevarat sūtīt kaut kādam ērikam, ja? Jums pašiem uz savu vārdu jāsūta. Un šeit attiecīgi aizpildiet visus savus datus un nosūta. Tas tāpat kā jebkurā interneta bankā aptuveni process ir. Nav nekas sarežģīts. Tas ir tas, teiksim, process, kādā veidā izsūta naudu. Tātad atgriežamies My Finances, un tas, kas ir mūsu mērķis šodien, ko mēs gribam izdarīt, mēs gribam šo naudu, kas ir eiro nauda šajā kontā, pārvērst kuponos. Un kuponi domāti ir, lai mēs varam izvietot cilvēkus galdā bez pārskaitījuma veikšanas. Tātad mēs nopirksim 2 kuponus, kas abi ir 150 eiro vērtībā, un šos abus kuponus mēs izmantosim, lai cilvēks pieliktu pie mazā galda. Kas ir plus kuponam? Ja mēs viņu spēkam šādā veidā, ir tas, ka, ja šis dalībnieks gribētu izskaitīt naudu ārā uz savu privāto kontu, tad viņam būtu vēl jāmaksā 40 eiro komisija pārskaitījumu, un viņš saņem daudz mazāk naudu. Šajā gadījumā mēs ko darām? Mēs nopērkam iekšēji sistēmā kuponus, kuponu vērtība kopējā būs 300 eiro, un tie cilvēki, kuri nāks galdos, viņi attiecīgi šos 150 eiro katrs iedos cilvēkam, kurš priekš viņiem nopircis kuponus. Līdz ar to šim cilvēkam ir iespēja izskaitīt, dabūt daudz vairāk naudiņu ārā no sava konta nekā gadījumā, ja viņš vienkārši veiktu parastu pārskaitījumu. Tas ir izdevīgi, teiksim, tiem, kas pabeidz mazos galdus. Un tad tagad iesim un nopirksim 2 kuponus. Spiežam the coupon order un izvēlamies šeit 150, tātad cost of coupon order ir 150. Šeit mēs varam arī izvēlēties 540 kuponu nopirkt un 40 eiro kuponu. Bet mums ir vajadzīgs 150, un mēs gribam 2 šādus kuponus. Tātad mēs šeit saklikšinam un pērkam. Spiežam pogu purchase. Un mēs redzam, ka mēs esam nopirkuši 2 kuponus, kurus tad attiecīgi mēs varēsim izmantot, lai pieliktu citus dalībniekus pie zelta galda. Vēl mazliet par pašiem kuponiem, tātad kādā veidā tad viņus var izmantot. Kuponam ir kods. Kupons būtībā ir sistēmas kods, kur sistēmā ir reģistrēta informācija par to, ka ir ienākuši 150 eiro, un dalībnieks, kurš tagad startēs šajā programmā, viņam ir iespēja vai nu veikt pārskaitījumu un apmaksāt par savu vietu, vai nu izdarīt to ar kuponu. Un, ja viņš izvēlas to darīt ar kuponu, tad viņš reģistrē vienkārši šī kupona kodu savējā back-officeā, un sistēma zina, ok, šī vieta ir apmaksāta. Un tad viņš nonāk pie galda. Ok, paldies par uzmanību. Šis bija mazs instrukciju video par to, kādā veidā tiek pārdots zelts un kādā veidā tiek nopirkti kuponi. Un, protams, arī jūs guvāt lielāku iespēju tiem, kuriem vēl nav pieredze, kuri vēl nav nopelnījuši savu zeltu, kuri tikai tūlīt to darīs. Jūs apmēram redzēt, kādā veidā tā sistēma strādā. Paldies par uzmanību!